Albert, jūs redzēsiet to aiz staba otru pusīti. Labi, sakrustojam, pārliekam trešo pirkstu par otro, ceturto ar īkšķis uz priekšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malači. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un tagad 1, 2, 3, 4, 5. Tad piespiežam 1, 2, 3. Mums šodien ir mūsu nodarbības, ko esmu solījusi un ko mēs esam sen jau gaidījuši par mājokļu pabalstu. Tātad mūsu nodarbības tēma šodien ir mājokļa pabalsta iespējas Rīgā. Jums skaidros to visu, un man ir liels prieks aicināt, ka būs pie mums ir ieradusies meitene, tātad Evita Vičule, Rīgas sociālā dienesta, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu atbalsta nodaļas vadītājs vietnieks. Rīga izceļās ar ļoti, ļoti skaistiem gariem nosaukumiem. Vai ne? Jā, vai ne? Es nezinu, kā jūs ierakstat to par apkārt iedzīvotāju centriem, viņu darbiniekiem tieši tāpat. Labi, lūdzu, mēs esam sen gaidījuši. Tātad sākumā mums būs prezentācija, ko jūs sagatavojuši. Vai apturēt saimnieciskā darbība. Ja šie 3 kritēriji nav, tad SIA arī ir uzskatāms par īpašumu likuma izpratnē. Lūk, šie ir tie galvenie kritēriji, kā teikt, šķēršļi. Ja viņu nav, tad var šie 3 būt, kā es teicu. Lūk, iesniegumu sociālajā dienestā var iesniegt vairākos veidos. Par zemi jautājumu. Jā, lūdzu, kāds ir jautājums, kāds līdz? Es nesaprotu to jautājumu 5 hektāriem zemes. Pilsētā. 5 hektāriem zemes. Pilsētā nevar būt. Citiem ir laukos arī īpašumi. Tas jau nav jau par Rīgu runājot. Nē, es runāju par Rīgu, bet... Jums zemes grāmata, jūsu vārdu un pieder laukos. Jā, var piederēt laukos kaut Reizes es gribēju pateikt, šeit ir ļoti daudz atvieglojumi saņemt. Mūsu mājaslapā arī ir iekšā jau, tur jūs varat arī viņu lasīt un tā kā mēs informēsim, tikai man ir konkrēts jautājums, kas nozīmē šis datums 30. aprīlis? Tas ir pēdējais datums, kad var iesniegt. Jā. Šis datums ir, kas ir iepriekšējos slaidos rādīju no 1. janvāra līdz 30. aprīlim, tātad ir palielināti šie koeficienti vienkārši. Viņi vienkārši ir palielināti ar šiem lielajiem apkūres mēnešiem, līdz ar to mājokļa pabalsts vienkārši sanāk lielākā apmērā, un varbūt tiem, kam iepriekš nesanāca, viņš tagad ar šo lielāko koeficientu sanāk. Tās mājsaimniecības, kuras jau saņēma mājokļu pabalstu no janvāra vai no decembra, viņām izmaksās to starpību, kas tagad sanāk vairāk, vienkārši klientiem izmaksās kontā, jo ar to lielāko koeficientu arī lielāka summa sanāk. Viņiem vienkārši automātiski tiks veikts pārreikins, un viņiem nav jāvēršas dienestā, lai rakstītu iesniegumu, lūdzu man dodiet tagad, jo tur lielāks koeficients. Bet, ja persona nekad nav saņēmusi mājokļu pabalstu, tad ir šis jauna process, viss kā es stāstīju, jānāk ar iesniegumu, vērtē ienākumus, un ar atpakaļējošu datumu no janvāra netiks piešķirts. Piemēram, ja aprīlī ir saņemts iesniegums, tad no aprīļa arī aprēķina sociālo palīdzību. Tas ir, ja iepriekš nebija. Jā. Bet iesniegumā ir jānorāda, pieņemsim, ka lūdzu sniegt atbalstu siltuma apmaksai vai mājoklis ietver visus šos pabalstus. Viņš ietver visu, var vienkārši lūdzu piešķirt mājokļu pabalstu, pielikumā pie iesnieguma visus rēķinus, kas jāmaksā, komunāli, elektrība, gāze, viss.
Un arī dokumenti par ienākumiem. Jā, bet vienai kundzei bija arī televīziju apmaksājot interneta Televīzija pieslēgumu, vai tāda opcija pastāv? Tātad telekomunikācijas vārdiņš ietver sevi arī televīziju. Ja jums ir viens rēķins, kur ir, visiem jau pārsvarā tā ir, tad viens rēķins, kur ir internets plus televīzija. Tas ir viens rēķins, ko visu var iekļaut, bet vienīgais, ka tā ir normatīvs 20 eiro, mēs varam tikai par šo. Jūs minējāt ūdens skaitītāju verifikāciju vaļā atcelšanos pagājušā gada 1. jūnijā, un jūs tad ir noteikumi. To es nemācēšu atbildēt, jo šis likums ir jau sen, ja viņi ir atcelti, tad mums noteikti vienkārši jāveic grozījumi. Nav vairs, jā. Bet sakiet, lūdzu, šos iesniegumus tātad visu laiku uz priekšu cilvēku var iesniegt. Jā. Jā, protams, piemēram, ja ir piešķirts uz pusgadu status mājokļa pabalsts vai vienkārši mājokļa pabalsts, tad katru pusgadu personai jāvēršas sociālā dienestā, atkārtoti jāiesniedz ienākumus apliecinošu dokumentu un palīdzība tiek paziņota. Jā, iztikas līdzekļu deklarācija. Bet, ja mājsaimniecībā ir kāda darbspējīga persona, tad uz 3 mēnešiem piešķir status, nevis uz pusgadu. Man ir tādi bukletiņi, man ir 20, jūs varat sakopēt, kas tur ir sīkāk par visām pozīciju normām, cik mēs aprēķinām tās telekomunikācijas, ko es teicu, cik kilovati elektrību. Jā. Mēs vienmēr esam daudz, lai jūs nākošajā reizē zinām. Nekad neesam mazāk par Es jums varu atsūtīt to e-pastā šo bukletiņu, jūs varat saprīt. Mēs gribētu šitādu Krāsā. krāsā. Jā, mēs dalīsim, bet ja mēs varam saņemt, es labprāt var aiziet pakaļ. Es viņus izprintēju arī vienkārši. Jā. Bet, es varu atsūtīt. Ja jūs, labi, atsūtiet, jā. Jā, tā kā es tagad šādus nolieku, jā, paņemiet un nākošajā reizē arī tad būs, jā. Tas ir tāds, te ir tātad garantētais minimālais ienākums bieži vien min GMI, jā, tas ir tāpat kā mēs jau esam pieņēmuši IKP un tā tālāk, tie ir tādi finanšu nosaukumu ekonomisko. Jā, tātad garantētais minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts, jā, tā kā. Es nolikšu un tādas varēsim dabūt vēl. Jā, par ceļam. Par ceļam, jā, lūdzu. Tie, kas es vēlreiz saku, ka mēs šo iedrukāsim, jā. Mūsu mājaslapā arī ir tas jau iepriekš kā vispār infografika, kā par šo mājokļu pabalstu, jā. Tātad tas telefons arī, jā, bet mēs iedrukāsim un, cenšās sazvanīt. Es domāju, ka mēs varam teikt paldies lielu vai kā. Jā. Paldies.